Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500. Esiet sveicināti, mans vārds Laima Slava, un mēs turpinām sekot latviešu bibliotēkām ārpus Latvijas, šoreiz arī par kultūras vērtību krātuvēm. Neklātienē viesosimies Lielbritānijā un stāstīsim par Daugavas Vanagu fonda Latviešu kultūras vērtību krātuvi Straumēnos, ielūkosimies rakstnieka Gunara Janovska fondā, arī par bibliofilu, vācbaltu krājēju Otto Bongu un viņa veidoto Baltijas centrālo bibliotēku būs stāsts, kā arī ieskats vēl citās krātuvēs. Mani zinošie ceļabiedri šajā reizē ir Lielbritānijas Latviešu dokumentācijas centra un arhīva vadītāja Inese Auziņa Smita, literatūras zinātniece Inguna Daugste Silasproģe un grāmatzinātnieks Viesturs Zanders. Izpētes aukste. Iesāksim ar plašāku skatu uz latviešu bibliotēkām ārpus Latvijas. Par trimdas bibliotēku tīklojumu pasaulē, kāds tas ir bijis un kā mainās, iesāk Viesturs Zanders. Latviešu bibliotēkas dažāda mēroga, apjoma kultūras vērtību krājumi, protams, ir bijuši sastopami arī jau krietni senāk vēl 19. gadsimta nogalē, pieņemsim, Filadelfijā bija Brīvā Latviju biedrība 892. gadā, bet šodien jau mēs galvenokārt runāsim par tām bibliotēkām, kas ir radušās, kas ir pastāvējuši ilgu laiku pēc Otrā pasaules kara. Un tur var redzēt, ka 40. un 50. gados ir veidotas vairākas lielas bibliotēkas, Minsteras Latviešu ģimnāzija, kas gan pirmos 10 gadus aizved Augustdorfā, līdz 57. gadā tiek pārcelt uz Minsteri. Ir Zviedrijā, gan Upsalā Latviešu bibliotēka, arī Lundā. Tad jau vēlākos gados ir jauni dibinājumi, kā 80. gados kolēģis Ines veidotā un pārzinātā Latviešu kultūras vērtību krātuve Straumēnos, Toronto Latviešu centrā, arī Amerikā Klamazū Latviešu studiju centrā pie Rietumu Mičigānas universitātes. Un es domāju, ir interesanti, un gan ja mēs šodien par to vēl parunāsim, tie atšķirīgie likteņi, kādi ir šiem krājumiem bijuši, vienā gadījumā paliekot un mēģinot kaut kā pastāvēt arī jaunos laikos pēc Latvijas valstiskuma atgūšanas, citos gadījumos pārvestiem uz Latviju un iekļaujoties mūsu kultūras vērtību krājumā. Un arī, protams, par tām personībām, kas šo visu ir veidojuši, cītīgi strādājuši, tā lai tas viss būtu ar nozīmi daudz gadu garumā. Jā, mēs šodien noteikti arī pieskārsimies kultūras vērtību krātuvēm, vai tās vairāk līdzinās tādam muzeja krājumam, vai tomēr arī ir šī grāmatu daļa? Es domāju, ka kā nu kurā gadījumā tā iespiedarba plašākā nozīme ne tikai grāmata, bet arī periodisko izdevumu, dažādas sīkdrukas komponents ir pietiekami liels, bet ņemot vērā to, ka ir tīpaši trimdas, teiksim, jau tajā brieduma posmā 70. un 80. gados, kad vēl jau nebija tik skaidri nojaušams, kad tā neatkarība varētu vai vispār tikt atgūta. Un tā pašā laikā bija skaidri redzams, kā paudzēm, kas ir ne tikai radījuši jaunas vērtības, bet kas galvenokārt ir bijuši tie, kas ir tieši no Latvijas daudz ko paņēmuši līdzi, ka šo vērtību liktenis varētu būt apdraudēts. Neskaidrs jautājums, kur tie paliks. Un tad faktiski šajās kultūras vērtību krātuvēs daudz kas ienāca, sākot no lietišķās mākslas darbiem, ar viņu pašu latviešu sarīkojumu, audio ierakstiem, dažādiem citiem vizuāliem materiāliem, rokrakstiem. Tur ir ļoti plašs spektrs. Grāmatai pa pēdām. Pēc Otrā pasaules kara vācbaltiešu izcelsmes bibliofils Otto Bongs mērķtiecīgi Rietumvācijā veidoja vienu no apjomīgākajiem un daudzveidīgākajiem Baltijas pagātnes liecību krājumiem, kas kopš 1951. gada pazīstams ar nosaukumu Baltijas centrālā bibliotēka. Te mēs varam runāt ne tikai par mūsu tautiešiem, kas dzīvoja pārvietoto personu bēgļu nometnēs, rietumu okupācijas zonās Vācijā, bet tie ir arī vēl citi slāņi, piemēram, vācbaltieši, kas izbrauca 39. un 40. gadā, bija kaut ko aizveduši
gan iespējdarbs, gan citus materiālus, kādreiz Rīgā un Jelgavā pastāvējušiem arī Valsts baltiešu biedrību muzeju krājumiem, kuriem tas apdraudējums, neskaidrs liktenis bija vienlīdz tāds problemātisks, un tad bija labi, ka bija tāds Otto Bonks krājējs, kas ir dzimis vienā gadā ar Latviju, 918. gadā, un kurām ir vēsture un senvēsture, jo īpaši interesējas jau kopš jaunības dienām, kas iespējams ir ziedojis savu, teiksim, arī tādu profesionālu pētnieku akadēmisku karjeru, jo tik ļoti viņu ir nodarbinājusi un aizrāvusi un tādā ļoti produktīvā veidā šie kultūras vērtību apzināšana un vākšana. 2018. gadā Otto Bonga 100. jubilejas gadskārtā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika rīkota izstāde, atainojot Otto Bonga krājēja gaitas un saikni ar trimdas latviešu sabiedrību. Ieskatām fragments no raidījuma Kultūras rondo, kurā toreiz arī viesojās Viesturs Zanders. Jau no bērnu dienām ir interesējies par vēsturi. Viņš ir piedalījies Edvarda Šturma arheoloģiskos izrakumos, Kurzemē vēl varētu teikt puikas gados. Pavisam jauns viņš ir paraudzījies uz augšu, vērsis skatu un ieraudzījis daudz ko interesantu arī Rīgas baznīcas torņos un vējrādītājos, un par to viņam ir neliela publikācija vēl 39. gadā Hardera institūta šeit Rīgā izdotajā krājumā, bet pēc tam jau Otrais pasaules karš ar visu no tā izrietošo ģimeni ir spiest pamest dzimteni, Latviju. Viņš ir, protams, apmeklējis mūsu tautiešu centrus vai kopienas, kā tagad mīl teikt, ne tikai Vācijā, bet Skandināvijas valstīs, Anglijā un vēl citur tos materiālus meklējis un atradis, uzstājies ar slīdīšu vakariem, respektīvi rādījis diapozitīvus, kur ir izmantojis viņa rīcībā tolaik jau esošos Latvijas attēlus, un viņš ir ļoti suģestīva personība bijusi, un viņa priekšnesumam nereti ir sekojuši, patiešām tad arī cilvēki nākuši klāt un teikuši, jā, man te ir kaut kas no mājām, no Latvijas līdzi paņemts, bet es labprāt vēlētos to atstāt jums. Bet tā nav tāda tiešām sēdēšana klēpī rokas salikušam vai arī ar lielu kaut kādu naudas zuti apveltītam, bet tāda krājēja intuīcija, laime un tā var būt veiksme, kā, teiksim, šo te Maincā 71. gadu iegūto Manceļa letus, tātad vācu latviešu vārnīca no 638. gada, bet tie var būt arī kaut kādi sīkumtirgi. Un kā viņš to ir savā laikā aprakstījis, tā skaitā trimdas latviešu presē un arī stāstījis mums pašiem, kas ar viņu sastrādāja 90. gados Rīgā, kad krājums bija pārvests vispirms Vāgnerielā 4, mēs atradāmies. Tad tie ir visdākainākie, visinteresantākie apstākļi, kādos tie materiāli ir nonākuši. Jo var likties, kā var Rīgas pirmie spiedēji Molīna grāmata, kas ir piederējis Rujienas mācītāju Gustavam Bergmaņam bibliotēkai, pēkšņi parādīties, uzpeldēt 49. gadā Berlīnē, bet acīm redzot, ka var. Grāmatai pa pēdām. Turpinājumā par latviešu bibliotēkām un kultūras vērtību krātuvēm Lielbritānijā. Attālināti esam sazinājušies ar profesionālu bibliotekāri Inesi Auziņu Smitu, kurai vispirms jautāja par Daugavas vanagu fondu un tā bibliotēku, kas izveidota Londonā 1950. gadā. Ja ir runa par DVF centrālo bibliotēku, tad Daugavas vanagu fonds īrēja telpas Hans Place, pirms viņi nopirka savu īpašumu Queensborough Terrace, kas darbojās vēl šodien. To faktiski sauc par Daugavas vanagu bibliografisko bibliotēku. Un, cik es saprotu, tad tā sākās tāpatās, kā daudz no trimdas bibliotēkām vismaz Eiropā. Man ir viens piemērs, piemēram, šitā mazā grāmatiņa, kas izdota 44. gadā. Te ir vairāk zīmogu šī grāmatiņā. Un te rakstīts ir, šī grāmata ir tautas velte tev un citiem latviešu karavīriem. Jo vairāk to izlasīs, jo vairāk to jutīsies kā latvietis. Un tas ir latviešu karavīru padome. Tad ir arī zīmogs no latviešu skautu gaujas. Tas ir 31. vienības. Tā kā tā grāmatiņa gājusi cauri vairākām organizācijām. Un es arī esmu redzējusi zīmogus, kas saka DVF centrālā padome Vācijā.
Tā kā man ir tāda nojauta skatoties, tas nekur nav piefiksēts, bet skatoties uz tām grāmatiņām, kas kādreiz bija Londonas Bibliogrāfiskā bibliotēkā no sākuma gadiem, tad tās faktiski atceļoja uz Angliju, tāpat tās kā uz citām zemēm, no Daugavas Vanagu fonda kaut kādas centrālās krātuves. Varbūt viesturs ir dzirdējis citādi, es nezinu. Es domāju, ka tieši tā arī ir. Jo bija organizācijas, kas tieši tajā izklīšanas brīdī apzināti saprata, ka ir garīgais mantojums iespējas grāmatu formā jāsagatavo, jādod līdzi kā ceļmaize, varētu teikt. Jā, un kā radās šī centrālā bibliotēka Londonā? Kur šis krājums saplūda, vai tā to varētu teikt? Katrā vietā, kur radās Daugavas Vanagu nodaļa, tas ieskaita arī Londonā, kur no sākuma bija galvenā nodaļa, ļoti ātri radās arī grāmatu krājums vai bibliotēka. Un Londonas Latviešu tā bibliogrāfiskā bibliotēka bija tādā pašā istabā, kur bija administrācija un arī grāmatnīca. Tā kā daļa no tām grāmatām tika ziedotas, un daļa arī nāca caur to, ka darbojās grāmatnīca Daugavas Vanagu namā. Un tad radās tāda ideja par kopkataloga veidošanu. Pastāstiet, kā tas radās? Veidot kopkatalogu, zināmā mērā radās pateicoties referātam, ko es nolasīju Latviešu Nacionālajai padomei Lielbritānijā 1984. gadā. Tanī laikā gandrīz faktiski visās DVF nodaļās, īpaši tām, kurām bija savi īpašumi, bija arī vai nu lielāka vai mazāka bibliotēka. Bet neviens kaut kāda man nesaprotama iemesla dēļ šīs bibliotēkas nesadarbojās. Neviena bibliotēka nezināja, kas bija kurā citā bibliotēkā. Tā kā ja vienai bibliotēkai radās vairāk grāmatu nekā vajadzēja, tad arī nebija tāda doma, ka kādam citam var dot. Un apmēram tādā pašā laikā es arī satiku Londonas Latviešu bibliotēkas vadītāju nelaiķi Maritu Grunts, un viņa bija profesionāla bibliotekāra tāpatās kā es, un mēs nolēmām, ka pirmā lieta, ko vajadzētu darīt, vajadzētu apzināt, kas tad ir visās šīs bibliotēkās un vispārīgi, cik tādas bibliotēkas ir. Tā kā darbs pie kopkataloga, un tad kopkatalogs attiecās uz grāmatām, ne uz periodiku. Pamatdarbs sākās 85. gadā, un visas bibliotēkas bija apzinātas vismaz pamatkolekcijā 89. gadā. Tagad, kā tas kopkatalogs turpinājās, bija atkarībā no tā, kāda informācija man sūtīja bibliotēka vadītāji. Bet 89. gadā man te ir ziņojums Nacionālās padomes gadskārtējā ziņojuma komplektā, ka kopā bija 25 grāmatu kolekcijas 23 bibliotēkās, un kopā nosaukumi, ne grāmatu skaits, bet nosaukumu skaits bija 26 452. Un tas bija 89. gadā. Lielākā daļa kopkatalogā reģistrēto grāmatu bijusi daļa literatūra, norāda Inese Auziņa Smita. Bet kā pētniecībā nodara trimdā veidotās kultūras vērtību krātuves, to atklāja Inguna Daugste Silasproģe, kuras pētnieciskās intereses saistītas ar latviešu trimdas literatūras vēsturi. Būtībā jau pateicoties tam, bija un vēl joprojām atsevišķās vietās pastāv šādas kultūras vērtību krātuves, vai arī materiāli tika nosūtīti uz Latviju un nonāca šeit atmiņu institūcijās. Mums pētniekiem arī ir iespēja strādāt ar šiem materiāliem, bet, protams, tā darbošanās jau ir ļoti dažādās vietās. Tas ir atkarīgs no tā, kur tas nonāk, vai tā ir Nacionālā bibliotēka, vai tā ir Latvijas Universitātes akadēmiskā biblioteka, sauktie misiņi, vai tas nonāk tagadējā Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzejā, un ir arī ļoti daudz, ka izvēlas nosūtīt arī uz novadu krātuvēm, pēc piederības, no kura novada vai no kuras puses rakstnieks ir nācis. Tādi piemēri, piemēram, saistās arī ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju, kur arī ir diezgan daudz dažādu rakstnieku materiālu, ar kuriem arī var strādāt. Protams, ir orisāri, kas ir
Piebaugas muzeja apvienība un vēl citas krātuves. Tā kā pētniekam ir arī jābūt nedaudz detektīvam, lai saprastu, kur ko atrast. Izpētes aukste. Tā jau bija mana slepenā doma, slepenā ilgošanās, ka mani darbi nepaliks kaut kur trimdā kādās Zviedrijas vai Amerikas bibliotēkās, bet ka viņi vēl dzīvi nonāks dzīvu cilvēku rokās un ļaus uzminēt, jeb atminēt to, ko es esmu bijis spējīgs pateikt. Lai jums sirsnīgs paldies! Radioarkīvā atrodu 1994. gada maijā tapušu ierakstu no tikšanās ar Gunaru Janovski Valmieras teātrī. Rakstnieka biogrāfija ir raiba. Dzimis Helsinkos, uzaudzis Rīgā, pieredzējis dramatiskos notikumus 40. gadu sākumā, dzīvojis bēgļu nometnē Vācijā, bet 1947. gadā izceļo uz Angliju. Kādu mūža novakares periodu pavadījis veco ļaužu mītnē Straumēnos. Pērn 2023. gadā klajā nāca Ingunas Daugstes Silesproģes monogrāfija par Janovski Balsis pār jūru. Bet runājot par Gunaru Janovski, arī viņa materiāli nav tā, ka atrodas vienā vietā, bet jāteic, ka tāds lielākais vākums, un tiešām pateicoties arī Inesei, ka tika sakārtots un nosūtīts uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, ir Gunara Janovska fonds, kurā glabājas tā korespondences daļa, tās vēstules, kas ir nosūtītas Gunaram Janovskim. Tātad mēs varam atrast Helmara Rudzīša rakstītās vēstules Gunaram Janovskim, Anšlā Veglīša rakstītās vēstules, tuvinieku, radinieku, dažādu draugu, kur izklīda pa pasauli, kas bija saistīti ar kādiem vai no Latvijas laiku, vai arī Vācijas laiku, un katrs izceļojas citu pusi. Un ir arī neliela daļa rokrakstu, jo tiešām šī daļa ir neliela, jo rakstnieks īpaši neuzkrāja savus manuskriptus. Īpaši liela izšķiršanās bija pārceļoties uz Straumēniem no savas Keivudas. Jā, un ir arī dažādi nelielā daļā arī fotogrāfijas, kādi dokumenti, mākslas darbi. Tas paver iespēju, un tas šajā gadījumā man, piemēram, strādājot un pētot Gunaru Janovska dzīvi un dairadu, bija ļoti noderīgs avots. Vēl es gribētu pieminēt, ka ļoti pamatīgs korespondences krājums ir Akadēmiskā bibliotekā Misiņos. Tur savukārt rakstniece Indra Gubiņa ir nodevusi pamatīgu vēstuļu kopu, kas veido vairāk nekā 600 vēstules, un tās ir vēstules ne tikai tās, ko viņa rakstījusi Gunaram Janovskim, bet arī, ko Gunars Janovskis ir rakstījis viņai, tādas vēstuļu sarunas 35 gadu garumā. Tā rūpe vākt, krāt un zināt, kam to nodot tālāk, tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, lai tas neaiziet postā, jo, diemžēl, ir arī daudz stāstu no individuāliem, privātām, uzkrātām vērtībām, kur radinieki nezinot, ko ar to darīt, neprotot valodu, ieraugot papīru kaudzes, tas vienkārši tiek iznīcināts un paiet zudībai vai netiek glabāts atbilstošos apstākļos, ja tiek nolikts kādā pagrabā šķūnītī vai pažobelē vai kur, tas arī vairs nav izmantojams, pat ja to kāds atdot. Ines, jums droši vien ir ko piebilst šajā sakarā par to nodošanu. Man pirms kādiem 20 gadiem, piedaloties dažādās Daugavas Vanagu fonda pilnsapulcēs un arī Nacionālās padomes, radās tāds sauklis, kas ir bijis ļoti noderīgs. Nesvied prom, svied uz manu pusi. Es zināšu, ko darīt. Un kopš tā laika ļoti daudz no tiem materiāliem, īpaši tiem, kas ir dokumentācijas centra arhīvā, tie ir radušies tāpēc, jo cilvēki ir atsaukušies uz šo saukli. Vai ir kāds konkrēts piemērs, varbūt arī spilgtāks, ko jūs gribētu ar mums pārunāt? Viena lieta, kas radās pateicoties šim sauklim, ir faktiski kaut kas, kas sākās vienkārši kā personisks hobijs, ja tā varētu teikt. Un tas ir sarīkojuma programmas. No tā laika, kad cilvēki uzzināja, ka šitos papīriņus nevajag sviest projām, man tagad ir, respektīvi, dokumentācijas centram ir vairāk nekā 3000 latviešu sarīkojumu programmas pa visu Lielbritāniju.
Un agrākā, man liekas, ir apmēram no 45. gada. Kaut arī ļoti žēl, ka šīs dienās diasporas dalībnieki ļoti reti taisa kaut kādu programmu, lai mēs varētu zināt, kas ir saturs tiem sarīkojumiem. Grāmatai pa pēdām. Par trimdas bibliotēkām Lielbritānijā, par kultūras vērtību krātuvēm, kas veidotas dažādās pasaules vietās, turpinu sarunu ar Inesi Auziņu Smitu, Ingunu Daugsti Silesproģi un Viesturu Zanderu. Inese Auziņa Smita skaidro, kāpēc latviešu kultūras vērtību krātuve pārdēvēta par Latviešu dokumentācijas centru. Jo sākumā Jānis Andrups pastāvēja, ka tam vajadzētu būt sauktam Daugavas Vanagu fonda Latviešu kultūras vērtību krātuvei Straumēnos. Un tas bija absolūti neiespējami tulkot angļu valodā, ja gribēja stāstīt kādam par to arhīvu. Un man liekas, tas bija apmēram 1990. gadā, mainīt nosaukumu uz to, ko es vienmēr gribēju. Un tas ir vienkārši Latviešu dokumentācijas centrs Straumēnos. Inga, un jums arī, veidojot monogrāfiju par Gunāru Janovski, bija iespēja aizbraukt uz Straumēniem un kaut vai sajust to atmosfēru un to sajūtu vai grāmatu tuvumu? Jā, man ir bijis tāda iespēja. Pirmā reize bija vēl pirms pandēmijas, bija 3x3 nometne, un pateicoties ar Ineses rosinājumam, es tur devos ar meitu, kura nedēļu pavadīja nometnē, bet es iepazinu to, kā tad īsti izskatās tā vieta, par kuru es esmu lasījusi, vai kā varbūt arī iztēlojusies, un arī Gunārs Janovskis savos romānos apraksta, kā latvieši sabrauc, kā vispār tiek izveidoti, piemēram, romānā Novakare, tiek dibināts tātad veidot šāds latviešu īpašums ar nosaukumu Indrāni, un to neviens nesaprot, arī brits vai anglis nesaprot, kas šie par trakiem ļaudīm, kas to vispār uzņemas darīt un izveidot šādu īpašumu. Tā bija tā pirmā reize. Un tagad jau ir 2 gadi, šogad un pagājušajā gadā, kad es esmu braukusi tādā 2 nedēļu braucienā augustā pie Ineses, un tad tā reāli iepazīt arī to arhīva darbu, to, kas tur ir uzkrāts, to, kas katru gadu, tad, kad aizbraucot šķiet, ka ir kārtībā un kastēs vairs nekas nav, ir plauktos salikts un sašķirots, tad, piemēram, šogad atkal aizbraucot, ir skaidrs atkal, kastes ir klāt, un droši vien, ja braukšu nākamajā gadā, tad būs atkal tas, ko Ines teica, ja cilvēki tomēr zina, ka, ja ir kādas šaubas, kur to likt, tad drošākā vieta ir vest uz Straumēniem, gan jau Inese zinās, ko ar to darīt, bet tik pa laikam jau droši vien arī parādās kaut kas tāds, kas ir unikāls, nav bijis līdz šim. Tā interesantākā iespēja droši vien ir tā otrā stāva Pulksteņu mājas bibliotēka, kur tiešām ir kārtīgi sistematizēta pa nozarēm, pa žanriem, un tad tu tā diezgan labi vienkopus redzi tos autorus, tad tā vienkopus var redzēt, šis ir, piemēram, Janovska grāmatu, rinda alfabētiski, tur ir Anšlaus Eglīts, un tad mēs tā ieraugam arī to apjomu, cik tas ir daudz. Un, protams, ka ļoti interesanti ir arī, ka ir uzkrāti šie periodiski izdevumi, kas ir arī krietni daļa diezgan reti pieejami, ir tādi arhīva eksemplāri šeit Latvijā bibliotekās, un tur tie ir. Daudz ir arī pa gadiem iesieti, arī ir skaņu plates, ieraksti no dziesmu dienām, no atsevišķiem izpildītāju māksliniekiem, ir mākslas darbi, kas arī ir vērtība, dziesmu dienu piespraudes vai programmas, jo man pašai, piemēram, ļoti patīk un interesē dažādas programmas, jo tā ir ļoti liela papildus informācija, ko mēs iegūstam, jo tas ir notikums, kas ir reāli noticis, un mēs redzam, kas tajā ir piedalījies. Tad jau arī interesē, kuri rakstnieki ir piedalījušies, ko varbūt ir lasījuši, un tad bez tam veidojas tas stāsts, ka tu meklē tālāk, un tas tomēr datē to notikumu. Inguna Daugste Silesproģe vēl izceļ grāmatu klubus, kas darbojās Anglijā. Tika runāts par grāmatām, tika
veidota neliela bibliotēka, tad ar tām grāmatām mainījās. Es zinu, ka arī Amerikā tādi pastāv, bet no Anglija arī ir tāda, ka turpat vairākās vietās un aicināja kādu rakstnieku arī kaut ko stāstīt, bija kāds referāts, ko paši sagatavoja par izlasītu grāmatu. Tie pulciņi droši vien nebija lieli, bet tas liecina par to, ka tā ir nepieciešamība tikties un runāt. Ines, sakiet, kurš varbūt ir no tāda trimdas bibliotēkas periodiem bijis tāds krāšņākais, vai tādus jūs varat izdalīt, tādus īpašos posmus? Man liekas, ka te būtu jāsaka 60. un 70. gadi, jo, ja nemaldos, tad arī visvairāk turpināja izdot grāmatas latviešu valodā. Tie autori, kas darbojās, arī vēl bija dzīvi. Un arī tie grāmatu klubi, bija grāmatu klubi vairākās pilsētās. Un, protams, cik daudz dalībnieku bija atkarībā no tā, kurš nāca un referēja. Piemēram, Nottinghamā, kas ir netālu no pilsētas, kur es dzīvoju. Es vairāk kārt braucu uz Nottinghamu, ja bija kāds populārs autors, tā kā Anšlavs Eglītis vai Janovskis vai piemēram, Indra Gubiņa, tad jau istaba pienāca pilna cilvēkiem. Bet mūsu latviešu valodas klubiņš, kas darbojās Skype'ā, vienreiz mēnesī sanāk un lasa. Tur jau sanāk apmēram maksimums 11 cilvēki tanīs lodziņos. Bet tā vai tā, tas ir interesanti. Svarīgā grāmatzīme. Tātad Oto Bonga krājums, Daugavas Vanagu fonda Latviešu dokumentācijas centrs Straumēnos un vēl citi. Viesturs Zanders iezīmē dažādos krājumu likteņus. 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā no Zviedrijas tika saņemti vairāk krājumi. Upsales Latviešu biedrība lēma par savu krājumu nodošanu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kas, protams, bija tāds tolaik jauns, pavisam nepazīstams izdevums Lānis. Kā zināms, tas viss padomju okupācijas laikā bija specfondos iespundēts. Lunda izvēlējās Lundas latviešu savu bibliotēku nodot Ventspils bibliotēkai, un tas arī ir saprotams tā iemesla dēļ, ka ar šo bibliotēku bija saistīts kādreizējais Ventspils bibliotēkas pārziņš Jānis Sviestiņš, un tad viņa atraitne Ernsts Sviestiņu šādu jauku žestu izdarīja. No Mamburnas bibliotēkas ir ar Dunsdorfa fonda starpniecību atnākuši dažādi materiāli, kurus ir arī padziļināti pētījusi mana bibliotēkas kolēģe Jana Dreimana. Bet Mamburnas latviešu bibliotēka jau 950. gadā dibinātā vēl atrodas savā vietā. Turpretīm 60. gadu sākumā Adelaīdā Eriks un Margarita Biezāiši veidoja mūzikas krātuvi. Un šis arī tāds nozīmīgais un daudzveidīgais materiāla krājums ir 90. gados nonācis Rīgā un atrodas Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā. Un faktiski jau pirmīt pieminētais Oto Bongs, kas jau 50. gados bija kādā publikācijā deklarējis, ja mēs kādreiz atgriezīsimies, mēs nedrīkstam atgriezties tukšām rokām. Bija izšķīries savu bibliotēku, kas 50. un 80. gados bija atradusies dažādās vietās Vācijā, Minhenē, Darmštatē, Līneburgā un visbeidzot pie Latvijā arī pazīstamā valodnieku un folklorista Austa Graša viņa pārzinātajā tautas augstskolē Apreni Francijā. Tad lūk, Bonga krājums, Baltijas centrālā bibliotēka tika pārvesta 90. gadu vidū uz Rīgu, un tad arī šodien ir pieejama Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Letonīgas un Baltijas centra krājuma ietvaros. Ja mēs vairāk kārt sastopamies domājot par trimdas bibliotēkām kā tādas lasām vielas daļtūras krājumiem, tad virkni no šīm bibliotēkām ir tādas, kurām ir tāda plašāks vēriens, plašāks mērogs. Lilija Dunsdorfa, kas veidoja Melburnā bibliotēku, viņam savā laikā rakstīja, ka mērķis ir sakrāt un uzglabāt visu, ko publicē Latviešu brīvajā pasaulē, vai kas par viņiem un Latviju publicēt citos izdevumos. Tas viņai lielā mērā izdevās, un līdzīgi kā Austrai Rudzītē Minsterē, tad viņa arī kļuva par vienu no tiem svarīgākiem atslēgas cilvēkiem, korespondentiem, kad Benjamins Jēgers veidoja tik būtisko rādītāju latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfiju. Un līdzīgā kārtā arī Oto Bongs, viņam tiešām piemīt tāda ļoti neordināra spēja atrast un ieraudzīt, saskatīt citu, varbūt mazāk pamanīto sīkdruku, kas jau šeit arī tika pieminēta, cik tā tomēr ir pētniecības nolūkos ne tikai interesanti, bet svarīga.
Un viņa krājumā ienāca arī rokraksti, kā piemēram minējuši tikai pazīstamā Valsts Baltijas žurnālista un politiķa Paula Šiemeņa materiāls, arhitekta Reinholda Guleks arhivālijas, kas tika atrasts 60. gados Vācijā, pilnīgi tādos arī necerētos apstākļos. Daudzi attēli, kurus, es domāju, krietna daļa no Latvijas publikas pazīst kā digitālo kolekciju Dzudusī Latvija. Tur ārkārtīgi daudz fotoattēlu un arī tipogrāfiskies paskarts nāk tieši no Otto Bonga Baltijas centrālās bibliotēkas, pie kam viņam bija tāda arī tālredzīga prasme datēt visus šos attēlus, pierakstot attēlu otrā pusē tos datumus un personas, no kurām viņš šos attēlus ir iegūst. Tā arī varētu teikt tāda pievienotā vērtība. Senas kartes un vēl daudz kas cits. Ceru, ka esam snieguši priekšstatu par vairākiem trimdā veidotiem kultūras krājumiem un fondiem, kas pētniekiem sniedz tik vērtīgo izpētes materiālu. To visu saprast, ieraudzīt un novērtēt šīs dienas raidījumā palīdzēja literatūras zinātniece Inguna Daugste-Silesproģe, Lielbritānijas Latviešu dokumentācijas centra un arhīva vadītāja Inese Auziņa-Smita un grāmatzinātnieks Viesturs Zanders. Par raidījumu skanējumu rūpējās Nora Mītspapa, producente Santa Lauga, ar jums sarunājās Laima Slava. Latviešu bibliotēkas Lielbritānijā skaitliski sarukušas. Pilnvērtīgi darbojas vien Latviešu dokumentācijas centra un Londonas Latviešu bibliotēka. Tad Inese atsūta sociālajos tīklos lasāmo ziņu no Dārbijas Latviešu skolas. 18. novembra pasākuma laikā atjaunota pieeja mūsu skoliņas bibliotēkai. Bibliotēkā 350-400 grāmatiņas. Sev tīkamu lasāmvielu atradīs gan bērni, gan pieaugušie. Tas tātad no Lielbritānijas. Nākamreiz Mariona Baltkalne pievērsīs jūsu uzmanību Zviedrijas latviešu grāmatniecībai. Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.